Chicken poño. Así. Pēc neliela pārtraukuma esam atsākuši spēles. Luksemburga uzsākusi spēli ļoti veiksmīgi ar 7 punktiem priekšā Īslandē. Luksemburga kontrolē bumbu, sīdienas ar kāju, spēlētājs ļoti ātrs, neveiksmīgi nospēlē bumbā, tiek spēlēt priekšrocība, Īslanda ar bumbu, raksta situāciju bumba ārā un priekšrocība arī ir pārtraukta. Tiesnesis norāda, ka nav ticis atbrīvots spēlētājs pēc tvēriena, bumba par labu Īslandē. Īslanda spēlē ar kāju autā, iegūst laukuma priekšrocību un ievadīs bumbu no laukuma malas. Tiesnesis piekoriģē autu tuneli. Tiek padota bumbu spēlē. Īslanda saglabā bumbu, spēlē plaši uz malu. Pēc kontakta saglabā kontroli pār bumbu, spēlē uz otru malu, individuālu spēli, pēc tvēriena. Nākamais tvēriens, spēlētājs sagūstīts, spēlētājs tiek nolaists zemē. Ir jāatbrīvo spēlētājs, tādēļ tiesnesis norāda, ka sods par labu Īslandē. Īslanda izspēlē ar kāju, ies ar rokām. Spēlētājs gar laukuma malu, tiek izstumts autā. Bumba ātri Luksemburgai, Luksemburga ātri ievad bumbu no auta. Spēlē plaši uz malu, centrā kontakts. Spēlē uz kreiso malu, neveiksmīgi piespēle, spēlētājs uz laukuma malas nevar nokontrolēt bumbu, bumba tiek izvadīta autā. Autā bumbu ievadīs Īslandes vienības spēlētāji. Lifts bumba nav bijusi iemesta taisni auta koridorī. Tiesnesis dod iespēju izvēlēties Luksemburgas spēlētājiem autu vai cīņu. Luksemburgas spēlētāji izvēlēs grupu cīņu un ievadīs bumbu grupu cīņā.
Bumba ātri pamet. Ir notikusi spēle uz spēlētāju bez bumbas, tādēļ sots par labu Luksemburgai. Luksemburga izspēlē sēkli uzbrukuma līniju, taču izdodas pāraut aizsardzību, un Luksemburgas spēlētājs dodas piesmēt bumbu tieši zem vārtiem. Laukumā šobrīd vējš, pat spēlējot realizācijas sitienu tieši pret vārtiem, tas nebūs vienkārši. Izdodas realizāciju realizēt veiksmīgi, rezultāts 14-0 Luksemburga vadībā. Luksemburga ievada bumbu spēlē. Dziļi. Īslanda saglabā kontroli pār bumbu, dodas laukuma centrā un zaudē bumbu kontaktā. Bumbu Luksemburgai. Luksemburga spēlē caur kontaktu, ātri izvada bumbu, nenoformējot rāku. Dodas līdz kontaktam. Veiksmīgi spēlētājs saglabā kontroli pār bumbu. Neveiksmīga spēle, priekšrocība Īslandai, kas realizējās kā grupu cīņa, un grupu cīņā bumbu ievadīs Īslandes valsts vienība. Crouch, touch, set, grupu cīņa sējiet. Bumba ātri pamet grupu cīņu. Saspēles vadītājs vēl nospēlē ar kāju dziļāk. Tiesnesis rāda, ka ir notikusi spēle uz priekšu un atskan signāls par pirmā puslaika beigām. Spēlētāji atgriežas laukumā, sāksies otrais puslaiks, spēlē Īslande pret Luksemburgu. Spēlētāji samainījušies ar laukuma pusēm, Luksemburgai šobrīd vēja priekšrocība. Sitiens augstu, centrā uz 10 metru līnijas. Luksemburgai izdodas pašiem iegūt savu sākuma sitienu izspēli, kontrolē bumbu. Cieši tiek sekti, bumba no kontakta. Nonāk. Tiesnesis norāda, ka ir notikusi spēles priekš, un bumba nonāk Īslandes vienības
pārvaldībā. Bumbu grupu cīņā ievadīs Īslande. Īslandē veiksmīgi izdodas izspēlēt bumbu no savas grupu cīņas, spēlē plaši. Krusts laukuma centrā, neveiksmīgi bumbas kontrole, un bumbas kontrole jau ir Luksemburgai. Luksemburga nospēlē individuāli, nospēlē līdz spēlētājiem uz malu, un spēlētājs veic piezemējumu laukuma malā. Luksemburga mēģinās izspēlēt grūtu realizācijas sitienu. Tiesnesis norāda, ka Īslandes spēlētāji nedrīkst atrasties sitēju priekšā. Sitiens. Vēja brīzi pārtrūkst un spēlētājiem neizdodas realizācijas sitiens. Luksemburga atgriežas savā laukuma pusē un izsāks spēli ar sākuma sitienu. Spēlē tuvu autam un bumba pat taisno izlidoja autā, līdz ar to Īslandes valsts vienībai pienākās brīvsitiens laukuma centrā. Īslanda izspēlē un dodas spēlē ar rokām. Ved spēli uz kreiso malu, caur cīņas spēlētājiem, neveiksmīgi piespēle, spēle uz priekšu. Tiesnesis konstatē spēli uz priekšu Luksemburgas spēlētājiem. Un tādēļ bumba būs Īslandes valsts vienībai ievadēji grupu cīņā. Šāds set, bumba pamet grupu cīņa. Tiesnesis rāda, ka var spēlēt, bumba ir brīva. Luksemburga iegūst kontroli pār bumbu, taču spēlē uz priekšu, tiek spēlēta priekšrocība un bumba atkal nonāks Īslandē grupu cīņā. Notiek spēlētāja maiņa. Luksemburga ved spēlē pāris jaunus cīņas spēlētājus ar svaigiem spēkiem. Bumba pamet grupu cīņu, bumba ārā. Drīkst spēlēt. Īslanda nespēja sagrupēties uzbrukumam. Salīdzinoši lakani stāv uzbrukuma līnijā, iet caur kontaktu, bumba ātri pamet raku situāciju. Luksemburgai izdodas izdarīt spiedienu un aizsardzību. Īslanda spēlē plakani, turpatās uz īso malu. Veiksmīgs atbalsts, spēlētājs dodas līdz kontaktam, taču zaudē bumbu. Bumba Luksemburgai. Luksemburgas spēlētājs uzbrūk. Diemžēl redzam, ka cietis kāds no Īslandes spēlētājiem. Luksemburga ar piespēli veic apspēli. 15. numurs veiks piezemējumu laukuma centrā. Piezemējums un rezultāts jau ir 24-0 vadībā Luksemburga. Realizācijas sitiens veiksmīgs un rezultāts 26-0. Luksemburga ir pārliecinošā vadībā. Diemžēl cietis kāds no Īslandes spēlētājiem, patreiz mediķi viņu apskata. Var staigāt un visticamāk, ka turpinās spēli. Tiek spēlēt dziļi līdz 22 metru zonai. Spēlētājs izvēlās iet caur kontaktu. Tam līdzi ir atbalsts spēlētājs, taču neveiksmīga spēle. Bumba izkrīt uz priekšu, spēle uz priekšu. Tiesnesis piešķir grupu cīņu par labu Luksemburgai. Luksemburga ievada bumbu
grupu cīņā. Aizsardzībā esošais Islandes spēlētājs ir par ātru pārkāpis bumbas līniju un tādēļ tiek spēlēta aizmuguri. Un Luksemburgai ir iespēja spēlēt savu sodu. Luksemburga izvēlās sist ar kāju. Kontakts. Tiesnesis norāda, ka spēlētājs ir nācis iekšā kontakta zonā no malas, un līdz ar to sods par labu Islandē. Islanda izspēlē ar rokām. Spēlētājs dodās līdz kontaktam, tiek sagūstīts, raka situācija, bumba tiek ātri izvadīta ārā. Neveiksmīgi spēlē ar rokām, spēlētājs zaudē kontroli pār bumbu, tiesnesis piešķir spēli uz priekšu, grupu cīņu par labu Luksemburgai. Ir notikusi spēlētāja maiņa, tiesnesis ir apturējis spēles laiku, spēle atsākās. Un Luksemburga ir izdarījusi saspēles vadītāja nomaiņu. Bumba tiek ievadīta grupu cīņā, ātri pamet grupu cīņu un bumba ir spēlējama. Spēlētājs tiek sagūstīts, bet ir atbalsta spēlētāji, bumba tiek vesta plaši uz otru laukumu malu. Bumbas kontrola centrā, neveiksmīga spēle. Spēlētājs no Islandes mēģina spēlēt ar kāju. Iegūja kontroli pār bumbu, tad neveiksmīgas kontrolas rezultātā zaudē un beidzies spēles laiks.